Labdiena, patreiz ir kurš datums? 28. 27. 28. Jā, ir trešdiena. Ir trešdiena? Jā. Nē, otrdiena. Paga. Tātad, mēs bijām pilsētiņā Madridē, pilsēta, liela pilsēta. Cilvēki ir nojugušies, jo viņi ir sākuši ar šo te, tiešām lūdzaties, lai tas kungs apžēlojās par tiem, kas ar to. Tas nav nekāds lepnums, nav nekāds praids, tas ir kauns. Cilvēki lepojās ar kaunu. Bet lūdziet, lai cilvēkiem ir dziedināšana, atverās prāts, iekšē dziedināšana, ja tam cilvēkiem vajadzīga iekšē dziedināšana, kas ir svērti uz tādām neķītrām homoseksuālām lietām. Bet ne par to es gribēju runāt. Es gribēju runāt par to, ka mēs esam atbraukuši tagad uz pilsētiņu Kāceres. Mums iedeva pat forši šādi te. Jā, bet šo jau vecīt iedeva pilsētiņā Karabančel. Tur tas Ekvadors cilvēks. Un kā jau mēs teicām iepriekš, ka Dievs brīnišķīgi vada, viņš ar turpina vadīt. Reiz mēs atrodamies šeit, šajā garažā atrodās jaunatne ar misiju. Viņiem vēl viens citmāja. Viņi tur, jā, un tik vēl tur ir. Un ko mēs varam pateikt? To, ka Dievs ritīgi iedrošina. Dievs iedrošina. Kur mēs dodamies, Dievs ritīgi iedrošina tos cilvēkus. Wow. Jā, šodien ir trešdiena, jo pirmdienā mēs devāmies prom no Karabančela, un mēs vienkārši tajā dienā es lūdzu Dievam, varbūt tas ir vērts iebraukt pie Gustavo. Jā. Un es viņam aizsūtīju ziņu, vienkārši nevis prasot, ka gribam iebraukt, bet vienkārši tikai novēlēju labu dienu. Un ir tāds brālis, Spāņu brālis, ir foršs arī kopā satikties, un viņam bija ļoti liels iedrošinājums, ka mēs viņu satikām. Pirmo reizi. Un otrā reize bija tā, ka es domāju, nav vēl, ko tak uzprasīties braukt atkal pie viņiem ciemos, bet viņam bija liels iedrošinājums. Es domāju, bet gan jau nē. Un mēs vienkārši braucām. Un es gribēju augļus. Jā, es gribēju augļus, čebrauc pilsētiņā, un skatos pusiņā, Valībā. Tā pati pilsētiņa, tā pati pilsētiņa. Es nemaz nezināju, ka viņš sauc tā. Viņš nezināja, bet es zināju, ka tādā pilsētā Gustavo dzīvo. Un mēs viņam aizrakstu 5 minūšu attālumā esam. Un viņš saka, jā, nākam. Un mēs palikam nākt pie viņu, un pēc tam mēs atbraucam uz pilsētiņu Kāceres, un šajā trešdienas rītā mēs bija slavēšana jaunatnes misijas bāzē Kāceres. Bet tagad mēs dosimies tālāk, un nedēļas nogalē, sestdienā un svētdienā, un būs latviešiem dievkalpojumi slavēšana Barcelonas apkaimē. Un svētdienas rītā arī būs Tarragonā. Es aicinu, ka jūs varat turēt mūsu lūkšanā. Turiet ar lūkšanā mūsu turēt. Jā, bet turiet mūs, jā. Ir kaut kas, ko varētu. Tas pagriežamies šitā. Lai kadrs nomainās. Lai savādāks. Fons ir. Ir sakāms kaut kas vēl. Dievs ir labs, un viņš izmanto mūs arī pilnā sparā. Ar visādiem, pravietam. Šeit vispār bija tā, ka es ieraudzīju vīru, un Dievs ielika sirdī iet pie viņa un runāt par viņu un teikt, ka viņam praviešu gars. Un jā, Dievs apstiprināja, un es saku, lūdzu, tad lūdzu par mani. Un viņš arī pravietoja. Tas bija interesanti, jā. Starp citu, tajā pilsētiņā Karabančelā, jā, tur mums sanāca, ka mēs jau iepriekšējā reizē teicām, ka ieilga dievkalpojumus vairākas stundas, pēc dievkalpojumu aizlūkšanas. Un Edgars ar Viktoriju ļoti daudz lūdzu, un arī... Dievs ļoti daudz lieto tagad, un tas vienkārši abrīnājumi. Mēs varam runāt par Dievu un tajā klātbūtnē, ka mēs tiešām, kā rakstīts, dalāmies ar psalmiem, dziesmām, visādām lietām, un Dievs tiešām nāk ar savu klātbūtni un pārveido to visu. Dzirēt putniņu ķivinu? Jā. Slavu Dievam. Slavu Dievam. Varbūt mēs varam paiet mazliet, lai cilvēki atzari. Šeit tā vieta, ka mēs aizgājām pa taisno uz kalnu. Mēs gājām pa taisno uz kalnu. Bet izklausīsies traki. Mēs vakarē ar vienu māsu šeit pie šīm margām. Mēs stāvējām un runājām par Dievu varenību. Un mēs abi redzējām to lejā, vai tur pareizi? Okay, tu to vietu mēs skatījāmies, varētu nolikt lejā. Un es gribēju pavostīt tās puķītes. Tu noliec? Un es tākākais, ka es paņēmu un māsai papasēju klausies, man gribās lekt. Un es saku, man arī nenormāli gribās lekt pāri. Tad jūs kopā lecāt? Un mēs pārlecām pāri, mēs gājām pa šo kanalizāciju īstenībā. Bet viņi ir, truba kā liela. Un mēs gājām un caur turienu var iziet ārā uz kalnu augšā. Un tu aizgāji uz to kalnu? Uz to kalnu mēs augšā lūdzām vakarā 12. Mums bija jābrīnojami. 12. Jā, naktī. 12. naktī, jā. Un tad no rīta Dievs tas bija man tāds interesants, ka Dievs pamodināja no rīta. Es gulēju un es tādu sapņu naktī. Kad viņš saka kalns, un 6 no rīta, kalns.
Un visincenāks notikās, kad es pamodos un bija 6:00. Es pamodos, apskatos, pulkstenis bija 5:59. Wow, kas te notiekās? Un es gāju uz kalnu augšā. Jā. Kur odziņas? Tie ir zirnīši. Tas dekoratīvās? Jā, nav Īstās. Jānis būtu, viņš noteikti uzcienāties. Slavu Dievam. Sveiciens Jānim Skulmam. Kam vēl? Jānim Radželim. Visiem Jānim Polim īpaši sveiciens ir, jo viņš mums ir palīdzējis ar telefonu, arī kādus pravietojumus iztulkot tiem, kuri nesaprot angļu valodā. Un, starp citu arī sveiciens arī telekompānijā Bita. Jā. Un arī visām citām arī, bet vienkārši es arī citām arī. Jo tagad ir tā brīnišķīgi, pa Eiropu brauc un nav jāmaksā papildus par zvaniem, gan arī internets ir un un pacietīgi bija Tele2 man, kur es esmu, viņi bija ļoti pacietīgi ar rēķinu samaksu. 11 dienas, viņi teica, mēs atgādinām, laipni atgādinām. Un slavījām, arī paldies Bitai arī par visu. Tāpēc, vispār labāk teiksim tā, paldies Dievam par visu. Par tiem, ko Dievs dod pa ceļam. Jā, ko dod pa ceļam. Tagad jau uz sazināšanos, un tagad mēs dosimies ar rītā uz televīziju. Tur nebūs selfie, bet tur būs īstās kameras. Jā. Labi, lai Dievs svētī.